Latvijas dāmu valstsvienības basketbolists pēdējos treniņos pirms došanās uz olimpisko kvalifikācijas turnīru Madridē mēģināja likvidēt pārbaudes mačos pamanītos trūkumus un pamazām noskaņojās uz oficiālo spēļu Viļņā. Gunta Baško un pārējās 11 basketbolists cīņai par olimpiskajām cerezīmēm gatavojās gan basketbola zālē, gan īpašos videoseansos. Pētītas Senegālas un Japānas izlažu darbības īpatnības, analizēts arī pašas sniegums. Viss, kas jau rādās sapņos jau. Pekina rādās sapņos, un tāpēc gribas vēl vairāk saņemties un cīnīties. Galvenais treneris Ainars Zvirgziņš svarīgo cīņu priekšvakarā problēmas gribēja atstāt mājās. Šobrīd gribās būt pa optimistu. Un es ceru, ka būs tas rezultāts, ko mēs visi gaidām. Novēlēt meitenēm veiksmi. Rīgas 49. vidusskolas sporta zālē bija ieradies valsts prezidents Valdis Zatlers. Savas basketbolistu iemaņas prezidents pierādīja precīzu sodu metienu 3. piegājienā. Jācer, visai komandai precizitāte Madridē būs vēl labāka un veiksmi nesīs prezidenta dāvātais karogs, kas kopā ar Latvijas delegāciju jau piekdien dodas uz Spāniju. Guntis Keisels, Jānis Palkalnieks, Diena TV.